Ja tu esi 9. klases skolēns, kam jūnijā jākārto ir eksāmenis, tad šis video tev noderēs. Es tev parādīšu, kā atrisināt šos divus uzdevumus no pagājušā gada eksāmena. Tātad pirmais uzdevums - aprēķina izteiksmes 5m-4 vērtību, ja m ir 3. Tātad, ja m ir 3, mēs to trīnieku paņemam un ieliekam m vietā. Tā būs 5 reizes 3 mīnus 4, kas savukārt būs 15 mīnus 4 ir 11. Otrais uzdevums - izpilda darbības. 5b mīnus 3 mīnus 2b ir. Ko mēs darām? Mēs saskaitām līdzīgos saskaitāmos. 5b mīnus 2b ir 3b, pārpaliek mīnus 3. Un tad otrajā daļā, ko mēs darām? Mēs atveram pirmās iekavas un pēc tam mēs atveram otrās iekavas. Pirmajā gadījumā mēs paņemam katru saskaitāmo pirmajā iekavā un reizinām ar katru saskaitāmo otrajās iekavās. Un tad šeit mēs paņemam to skaitu, kas pirms iekavām, un sareizinām ar katru saskaitāmo, kas ir iekavās. Tam mums sanāk 4a kvadrātā mīnus 12a plus 6a mīnus 18, un tad no šejienes mums sanāk mīnus 3a plus 3. Tātad mums sanāk 4a kvadrātā, mēs savalkam līdzīgos saskaitāmos, mīnus 9, un pārpaliek mīnus 18 plus 3, kas būs mīnus 15. Un līdz ar to šie uzdevumi ir atrisināti. Trešais uzdevums - jādala 6x8 ar 3x kvadrātā. Kā mēs varam izdarīt? Uzrakstam to uz vienas daļas, un tad vēl mēs x8 varam pārveidot pa x kvadrātā reiz x6. Ko mēs darām? Mēs saīsinām. Tad 3 ar 6 īsinās, paliek pāri 1, paliek pāri 2, x kvadrāts savā starpā noīsinās, un kas mums paliek pāri? Paliek pāri 2x6. Un tādu atbildi mēs arī atzīmējam. Ceturtais uzdevums - 6 mīnus otrajā pakāpē. Kā mēs varam pārrakstīt skaitli negatīvu kāpinātāju? Ir to skaitli ierakstot saucējā ar kāpinātāju bez mīnus zīmes. Sanāk 1 dalīts ar 6 kvadrātā, jeb 1 dalīts ar 36. Atbilde D. 5. 1,2023 reiz 10 pakāpē. Ja mēs reizinām decimālu daļu ar desmitnieku kaut kādā pakāpē, tad tāda, kāda te ir pakāpe, par tik vietām mēs pārbīdam komatu. Tāda mēs komatu pārbīdam pa 4 cipariem, un tad atbilde būs 1, 2, 0, 2, 3. Tāda atbilde B. Un sastais uzdevums - aprēķina izteiksmes vērtību. Tāda kvadrāts sāk no 64 būs 8. Mums ir šis dīvains. Ja reizinājums, kas ir ielikts iekavās, kāpināts kvadrātā, tad mēs varam parakstīt bez iekavām. Katru reizinātoju atsevišķi kāpinot kvadrātā. Tā būs 3 kvadrātā reiz kvadrāts sāk no 2 kvadrātā. Tātad 3 kvadrātā ir 9, un tā kāpinot kvadrāts sakni kvadrātā iegūst to skaitli, kas ir zem saknes. Tātad 2. Rezultāts 18. Un šie 4 uzdevumi ir atrisināti. 7. uzdevums. Kurš punkts A, B, C vai D uz skaitļu atsevišķi precīzāk atbilst skaitlim 14? Un kā te noteikts, starp kādiem veseliem skaitļiem atrodas kvadrāts no 14? Kā to var izdarīt? Tas pavisam vienkārši. Mums jāatrod tuvākie skaitļi skaitlim 14, no kuriem var izvilkt sakni. Teiksim, pa labi ejot tas būtu 16, un apakaļ tas būtu 9. Jo kvadrāts sāk no 9 ir 3, un kvadrāts sakne no 16 ir 4. Un mēs noteikti zinām, ka kvadrāts sakne no 14 būs starp kvadrāts sakne no 9 un kvadrāts sakne no 16. Un tā kā kvadrāts sakne no 9 ir 3 un kvadrāts sakne no 16 ir 4, kvadrāts sakne no 14 noteikti būs starp 3 un 4. Bet tad jautājums, vai tas ir A vai B, tad mēs skatāmies, kur 14 ir tuvāk, vai 14 tuvāk ir 9 vai 16. Un kā mēs redzam, 14 tuvāk ir 16. Tātad pareizā atbilde būs B. Un uzdevums ir atrisināts. Tad 8. uzdevums - sadali reizinātājos. Pirmajā gadījumā mums jāizmanto kopīgā reizinātāja izmešana pirms iekavām. Šai izteiksmē kopīgais reizinātājs ir 2. Tad mēs rakstam 2 pirms iekavām, un te pāri paliek A plus 4. Otrajā gadījumā mums jāizmanto formula A kvadrātā mīnus B kvadrātā ir A mīnus B reiz A plus B, kas ir formula lapā. Tad atbilde būs A mīnus 8 reiz A plus 8. Trešajā gadījumā mums jāizmanto formula, kas arī ir formula lapā, kas ir sekojoša. A mīnus B kvadrāts ir vienāds ar A kvadrātā mīnus 2AB plus B kvadrāts. Tikai šoreiz tā formula jāizmanto otrā virzienā. Tad sanāk, ja A kvadrāts ir 1, tad tas A arī būs 1. Un ja B kvadrātā ir 9 kvadrātā, tad tas B būs 3A. Tad atbilde būs 1 mīnus 3A kvadrātā. 9. uzdevums atrisina vienādojumu 5x plus 35 ir 0. Tas lineārs vienādojums, un kā mēs risinām lineārs vienādojums, ir pārnesam x uz vienu pusi un skaidrs uz otru pusi. Lai to izdarīt, mēs paņemam 3,5 un pārnesam uz otru pusi. Tagad mēs viņu pārnesam uz otru pusi, tad ir jāmaina zīmes. Atliek mums izdalīt ar 5 abas puses un iegūstam, ka x ir mīnus 7 un abi uzdevumi ir atrisināti. Pirmkārt, kas mums ir dots? ABCD ir paralelograms. Kas mums vēl ir dots? AD ir 10, atzīmējam AD ir 10, DC ir 12,
un B ir 8. Tālāk, aprēķini paralelogramma laukumu. Tātad, kāda bija paralelogramma laukuma formula, bija tātad mala reiz augstums pret to malu. Un kura mala ar augstumu mums ir zināma? Tātad šī ir CD un augstums B. Tātad mēs tā arī rakstam, tātad tas ir CD reizināts ar B, un tas būs 12 reiz 8, kas savukārt būs 96. Un pats galvenais ir neaizmirst pierakstīt mērvienību, jo šis simbols pasaka, ka mērvienības obligāti pārbaudīs. Otrais, aprēķina augstuma BF garumu. Laukumu tam paralelogramam pēc tās pašas formulas var arī uzrakstīt, izmantojot AD un BF. Un kā tas izstītos? AD reiz BF. Tātad tas būs 10, un tā kā mēs BF nezinām, mēs atstājam BF. Tā kā paralelogramma laukums ir viens un tas pats, tad arī šiem skaitļiem jābūt vieniem un tiem pašiem. Mēs varam rakstīt, ka 10 reiz BF ir 96. Abas puses izdalota decimu, sanāk, ka BF ir 9,6. Neaizmirstam uzrakstīt mērvienību, un uzdevums ir atrisināts. Pirmais, ko mēs ieraugam, ir, ka no otrā vienādojuma var viegli izteikt x, pārnesot -8y uz otru pusi. To mēs arī izdarām. Mēs sakam, ka x ir vienāds ar 8y mīnus 36. Un tad, izmantojot ievietošanas paņēmienu, mēs paņemam šo x vērtību un ieliekam te x vietā. Mums sanāk 4 reiz 8y mīnus 36 plus 7y ir 51. Tad atverot šeit vaļā iekavas 32y mīnus 144 plus 7 y ir 51, un saskaitot 32 ar 7y, mēs iegūstam 39y, un tad mīnus 144 pārnesot uz otru pusi, mēs iegūstam otrā pusē 1,9. 5. Dalot abas puses 39, mēs iegūstam, ka y ir 5. Kā mēs varam iegūt x, kur mums parādīts vienādojums, kā mēs varam iegūt x, tātad x ir 8y mīnus 36, kas savukārt būs 8 reiz 5 mīnus 36, x būs 4. Un tagad lieta, ko bieži skolā neaizmirst, ir pierakstīt atbildi. Tad gala atbildi jāpieraksta šādi, kā punktu koordinātu plaknē, vai nu šādi ar sistēmas zīmi. Pirmkārt, izlasot tekstu, mēs jau varam veikt dažas šādas zīmes zīmējumā. AB ir vienāds ar CD, tāpēc, ka tas ir vienāds ar 3 stūris, un leņķis A ir 60, leņķis D ir 60, tāpēc dotā. Kas mums vēl ir zināms, ka B paralēls CD, bet to nevar iezīmēt. Un mums ir jāpierāda, ka AE ir vienāds ar CD. Tātad ķeramies pie risinājuma. Tātad pirmkārt, tā kā BE ir paralēls CD un BC ir paralēls ED, tāpēc, ka tās trapeces malas, tad BCDE ir paralelograms pēc definīcijas. Tas nozīmē, ka CD ir vienāds ar BE kā paralelogramma pretējās malas. Ar otrais solis, tā kā AB ir vienāds ar CD un CD vienāds ar BE, tad AB būs vienāds ar BE, kas nozīmē, ka 3 stūris ABE ir vienāds A. Nu, ko tas nozīmē, ka pamata pieleņķi ir vienādi un ka leņķis E arī ir 60 grādi. Trešajā solī mēs varam aplūkot šo 3 stūri un tur leņķu summai jābūt 180 grādi. Tātad leņķis BEE būs 180 grādi mīnus leņķis A mīnus leņķis AEB, kas savukārt būs 180 mīnus 60 mīnus 60, kas būs 60. Būtībā mēs dabūjam to, ka šajā 3 stūrī visi leņķi ir vienādi. Līdz ar to 4. solī mēs pasakam, tā kā tie leņķi ir vienādi, tad 3 stūris ABE ir vienādi mala pēc pazīmes. Tas nozīmē, ka BE ir vienāds ar AE. Un jau pēc svītriņām mēs redzam, ka CD vienāds ar AE. Atliek to tikai uzrakstīt. 5. solī, tā kā CD ir vienāds ar BE, savukārt BE ir vienāds ar AE, tātad AE būs vienāds ar CD, kas arī bija jāpierāda. Tāda uzdevums mums ir uzsista bumba gaisā, kuras augstums ir aprakstīts ar šādu te funkciju. Un tātad jāprēķina, kāds būs maksimālais sasniegtais augstums un pēc cik ilga laika tas tiek sasniegts. Tātad pirmkārt, apstoties šo funkciju, mēs redzam, ka tā ir kvadrātfunkcija. Kvadrātfunkcijas grafiks ir parabola. Jautājums, vai zari ir uz augšu vai uz leju. Un to vienmēr pasaka koeficients pie x kvadrāta, kas šajā gadījumā būtu t kvadrāts. Tā kā koeficients ir mīnus 2,5, tas ir negatīvs, tātad zari būs uz leju. Un tātad, ja zari ir uz leju, tad lielākā vērtība būs parabolas virsotnē. Otkārt, kā aprēķināt šo virsotni? Formula lapā ir formula, kur aprakstīts, kā noteikt x koordinātu parabolas virsotnē. Tikai šajā gadījumā ir nevis x nulīte, bet tas būs t nulīte. Un tātad tas ir mīnus b dalīts ar 2a. B ir koeficients pie x, kas šajā gadījumā ir t, tātad 20, un a vienmēr koeficients pie x kvadrāta, kas šajā gadījumā ir t kvadrāts, tātad mīnus 2,5. Iegūstam 20 dalīts ar 5, tātad pēc 4 sekundēm
sekundēm bumbas sasniegs lielāku augstumu. Un, lai aprēķinātu pašu augstumu, mēs to T0 vienkārši ieliekam tajā augstuma funkcijā. H no 4, tātad 20 reiz 4 mīnus 2,5 reiz 4 kvadrātā, tad būs 80 mīnus 40 un iegūstam 40 metrus. Un kas ir pats galvenais? Uzrakstīt beigās atbilde un tad tekstuāli pateikt, ka bumbas maksimālais augstums ir 40 metri un viņa to sasniedza pēc 4 sekundēm. Un tikai tad uzdevums ir atrisināts.